Esiet sveicināti kārtējā mudru jogas video laidienā, kurā mēs iepazīstamies ar galvas, ar acu mudrām. Iepazināmies jau ar Šamhavī mudru, šoreiz iepazīsimies ar Agočārī mudru. Šamhavī mudrā mēs skatāmies punktā starp uzacīm, Agočārī mudrā mēs skatāmies uz degungalu. Ļoti vienkārši šādi. Un meditējam. Ja? Ļoti svarīgi ir, kad jūs fiksējat savu ķermeni meditācijas pozā. Ja jūs gribat iemācīties meditēt, jūs fiksējat ķermeni, fiksējat rokas un fiksējat arī galvu un fiksējat arī acis. Ja? Acis, savādāk acis kustēsies. Pat tad, kad tās ir aizvērts, viņas jums staigās. Ja jūs staigās acis, staigās prāts, staigās domas un meditācija nesanāks. Ja? Tāpēc svarīgi ir iemācīties fiksēt, nekustināt ķermeni un tā skaitā arī acis. Un šī mudra mums palīdzēs šo apgūt. Tad nekustināt acis, koncentrēties, fokusēties. Kā tad šo praksi veids, ja jūs nevarat uzreiz ieraudzīt degungalu? Izstiepjam īkšķi, izstiepjam roku un īkšķis uz augšu, skatāmies uz īkšķa galvu. Un lēnām tuvinam roku, tuvinam īkšķi un ar acīm skatāmies, turpinam skatīties uz īkšķa galu. Tik ilgi, līdz īkšķis pieskarās degungalā. Un tad jūs arī esat ar acīm degungalā. Un, kad tas ir noticis, turiet acis vaļā, skatieties uz degungalu un mēģiniet acis nesaspringzināt. Tik līdz acis saspringst, sāk sāpēt, izlaižam, aizveram, atpūtinam un sākam no jauna. Ja? Šādā veidā līdz acis jums pieradīs. Kad acis pieradīs, tad būs vieglāk. Ja? Skatāmies deguna galu un vērojam, varētu teikt, arī skatāmies uz elpu, ja? Kā plūst gaiss. Ja? Šī pati par sevi jau ir laba koncentrēšanās tehnika, meditācijas tehnika, vērot deguna galu un elpot, vērot elpu. Un, kad tas jums lēnām sāk padoties, ja? Atcerieties, nesasprindziniet acis un nepārpolēt acis, tik līdz tās piekūst, atlaižam un pēc kāda mirkļa turpinam, līdz tehnika jums lēnām padosies. Un tad jau jūs varat to pašu darīt ar acīm ciet. Ja? Meditējam mēs ar acīm ciet, tāpēc šo pašu mudru, Agočārī mudru, ja Nasikagra drištī, arī tā šo praksi sauc, kas tulkojumā tieši to arī nozīmē, deguna galu vērošanu. Tad mēs varam ar laiku praktizēt ar acīm ciet. Acis ciet un mēs it kā skatāmies nedaudz uz leju. It kā mēs skatītos uz deguna galu. Un tas jums būtiski uzlabos jūsu meditācijas prasmi, jūsu meditācijas kvalitāti. Izmēģiniet paši jau šodien. Om Šanti!